Labdien visiem! Gribēju parādīt savu matu kopšanas sēriju, ko es lietoju jau vairāku gadu garumā, un tos iegādājos savā iecienītākajā interneta veikalā, kas saucās Ersag. Kā jau mēs zinām, tad mati sievietei ir kā rota un prāta enerģijas turpinājums. Un arī skaisti mati ļauj sievietei rotāties un veidot savu tēlu un stilu. Un izlaisti mati ir skaistuma, spēka un brīvības simbols. Un svarīgi ir matus pareizi kopt. Un mana iknedēļas matu kopšanas rutīna ir šāda. Man ir vairāki pamata līdzekļi, kurus es lietoju. Pirms matu mazgāšanas es tajos iesmērēju šo te serumiņu. Tas mums tāds jauns produkts, tur ir 200 ml. Tur ir kaņepju sēklu eļļa, ķirbju sēklu eļļa, sezama eļļa un savvaļas piparmētru eļļa. Un šo serumu var lietot 2 reizes nedēļā, paturēt mitros matos 1 stundu, kārtīgi iemasējot galvas ādā. Un arī tas palīdz atdzīvināt bojātus matus, un to var paturēt arī matus aptīt ar dvieli, un tad pēc tam, kad jau ir mati kārtīgi jau iesūgusies šī eļļiņa, tālāk otrs solis ir izmazgāt ar šampūnu pēc izvēles. Jā, mums ir ļoti daudz šampūni, piemēram, ar alveju, ar kliņģerīti un ar piparmētru, arī ar šo propolisu. Ir vēl litra iepakojuma, bet šie 300 ml. Viņa ērtāk paņemt ir arī rokā, kad mazgājam matus. Un tad, kad mēs izmazgājam matus, tad mēs varam vai nu šo toniku iesmedzināt, kas nav jāskalo laukā, tas vēl apasiņo galvas ādu un stiprina matu saknes. To arī var 1 reizi nedēļā lietot, un tad mums ir šāda te matu maska. Tāda matu maska arī, ko var paturēt matos, viņš arī kā matu bāzāms. Iesmērē mitros matos, tad patur 1 līdz 2 minūtes, un tad izskalo. Un šajā balzāmā ir argāneļa, rīsu kliju eļļa, tad ir arī kamēlijas eļļa, un mati ļoti veselīgi un spīdīgi un mirdz. Tas arī baro matus, un mati paliek elastīgi, biezi un aizkavē arī novecošanos. Tad pēc tam, kad mēs izskalojam šo balzāmiņu, tad mēs šo te matu eļļiņu arī mitros matos iesmērējam matu galiņos, un, lai mati tādi arī vēl dzīvīgāki, un šis nav jāskalo laukā. Matu eļļiņai 100 ml, un sastāvā ir arī argāna eļļa, rīsu kliju eļļa, saldo mandeļu eļļa, kviešu dīkstu eļļa un mežozīšu augļu eļļa. Tas ļoti dziļi pabaro matus, nav jāizskalo, atjauno matus un pasargā no kaitīgās ārējās iedarbības. Arī, ja matus krāso, tad arī ļoti labi, vai arī, ja matus bieži fēno. Un mati paliek spīdīgi, mīksti. Šī eļļiņa nesatur arī konservantus. Var lietot arī pirms fēna lietošanas uz mitriem matiem un arī pēc žāvēšanas. Tad mums vēl ir ļoti foršs līdzeklīts tāds, kas atvieglo matu ķemmēšanu. Ja mati savēlušies un grūti ķemmēt pēc matu mazgāšanas un žāvēšanas, tad mēs varam šo līdzeklīti izsmidzināt pa matiem. Tur ir kviešu proteīni, argāna eļļiņa un dabīgās eļļas, arī saldo mandeļa eļļa, kas aizsargā matus. Un ir arī bērniem produktiņš arī, kas atvieglo matu ķemmēšanu. Jo bērniem ļoti bieži mati ir sapinkājušies guļot un grūti izķemmēt. Pēc tam jau, kad viss šis ir pabeigts, tad mums ir šāds te matu sbaržiņa, arī ko mēs izsmidzinām.
ir ar dažādiem aromātiem. Šis ir ar citrusa aromātu, un tad arī to, kad mati jau ir izžāvēti, uz tīriem matiem uzsmidzinām, tur ir arī kanēlis, D-pantenols un vanilīns. Lūk, šāda te mana iknedēļas rutīna maniem matiem, lai tie būtu vienmēr veselīgi, skaisti un spīdīgi. Vai jūs arī lietojat tādu matu sēriju? Priecāšos, ja jūs arī vaicāsiet, kā var šādus līdzekļus iegūt. Lai jums jauka diena!